Čau visiem! Prieks redzēt, Edgars Untāls. Tiekamies atkal kārtējā sērijā. Ceru, ka ir skaņa bilde, draugi, uzvarat tēju, paņemat pauzi. Šodien ir sasodīti vērtīga nodarbība, demona audits. Tas nozīmē saistīts ar komunikāciju, saistīts ar to, kā mēs veidojam attiecības ar sevi, ar saviem klientiem un paņemat, tā kā, draugi, tiešām pauzi, uzvarat tēju, kādas minūtes 40 mums ir šodien par ko parunāt. Edgars Untāls, ejam uz priekšu. Demonu audits. Un, draugi, pirms mēs sākam, pirms mēs ejam tālāk, kā teicu, tie, kas pieslēdzušies, lūdzu, iekomentējiet, ielieciet ķeksīti, smaidiņu, ka jūs man redzat, dzirdat, un mēs dodamies uz priekšu. Šis ir kaut kas īpašs. Es paldies jau tiem, kas to novērtē. Šis ir atrodams manā Facebook profilā, gan privātajā, gan arī eksperta lapā. Jūs varat noskanēt šo kodu, un kods jūs aizvedīs uz mega vērtīgu resursu tādu apkopojumu. Tur ir kādi 95 vai apmēram mākslīgā intelekta rīki. Es viņus papildināšu līdz 100. Tā saita neko nepazudīs, es vienkārši likšu klāt. Un šobrīd, manuprāt, vērtīgākais resurs, kāds vien ir redzēts mūsdienās, ņemat par labu un skatieties, vērtējat, analizēt apmēram 100 mākslīgā intelekta rīki. Lūk. Tā kā to ņemat par labu. Un ejam tālāk. Tad, kolēģi, šī ir mūsu 4. nodarbība par godu rudens kopsapulcē, kopējam treniņam, ko mēs tiksimies. Tie, kas gribēs iet tālāk un vairāk un dziļāk, tad šeit ir saite. Klikšķinat virsū. Tur mēs, kā teikt, norausim jumtu. Tur būs īstais demona audits. Šodien mēs mazliet tikai tā ieskatīsimies un sapratīsim, ko tas nozīmē. Lūk. Ejam tālāk. Tātad pievienojoties nodarbībām, joprojām ir iespēja pieslēgties 1+1, ja viena nodarbība un otra nāk bonusā. Ja, tā kā tā. Ejam tālāk, strādājam uz rezultātu. Tas ir mans solījums, tas ir par mani, kolēģi. Tātad tas esmu es. Ja kāds vēl nezina, kas es esmu, tad skatieties, iedvesmojieties. Mēs tiekamies kādā no nodarbībām, vai tas ir kāds no biznesa treniņiem, vai jūs man uzaicināt pie sevis, vai pievienojieties atvērtām formātām, vai jums varbūt interesē, ar ko īpaši ir Mercedes pārdošanas process, vai varbūt jūs vēlaties zināt, kas ir Toyota, kāpēc Toyota ir tik efektīva un tik varbūt rezultatīva savā darbā, tad atkal labprāt padalīšos savā pieredzē, un ja vēlties iedvesmu vai sarunu aci pret aci, tad arī tas ir iespējams. Ja? Tagad ejam uz priekšu, demonu audits. Un iepriekšējās sērijas tātad ir pieejamas manā YouTube kanālā. Man patiesībā ir 2 YouTube kanāli. Vienu man nobloķēja, bet pēc tam atjaunoja, bet es pa to laiku uztaisīju 2, tā kā iepriekšējās sērijas. Mēs šobrīd esam 4. sērija. Pēc mūsu plāna mēs esam apmēram šeit. Mēs līdz rudenim vēl tiksimies. Tā kā to vispārējo mēs jau esam izrunājuši. Šodien ir saskarsme, komunikācija, demoni, daudz un dažādi. Tā kā prieks, ka pievienojaties, prieks, ka skatāties ierakstā. Ļoti vērtīga nodarbība par komunikāciju biznesā, sociālos tīklos un tā. Lūk, tad ko tad sākam? Mēs sākam ar to, ka pirms mēs komunicējam, pirms mēs veidojam attiecības un vēlamies kādam kaut ko pārdot, mums ir jāizpilda savi
mājas darbi, tātad jāsaprot fundamentālas patiesības, un tad par tām tad arī sākām. Šis tad arī ir tas dēmona audits, un tas, ko es gribētu pateikt, ka tas ir pirmais uzdevums katram no mums, ja mēs gribam pelnīt naudu, ja mēs gribam būt uzņēmēji, mēs gribam sasniegt kādu konkrētu mērķi, tad mēs paņemam A4 lapu un uzrakstam visas gremlinus, kas man šajā konkrētā mirklī traucē, kas man neļauj sasniegt rezultātu. Tur ir iekšējie dēmoni, tur ir ārējie dēmoni, bet viņi eksistē visiem 100%, un tāpēc tā arī ir viena no tādām fundamentālām uzņēmēju darbības patiesībām, tikt vaļā no saviem dēmoniem, ja patiesībā mēs nevaram no viņiem atbrīvoties, bet mēs varam ar viņiem sadraudzēties. Mēs varam sadraudzēties ar savām bailēm, mēs varam sadraudzēties ar savu slinkumu, mēs varam sadraudzēties ar tiem dīvainajiem jautājumiem, kas mums nāk katram galvā. Ko par mani padomās? Vai kas notiks, ja man nesanāks? Un tā. Tie ir tie dēmoniskie jautājumi, tie ir dēmons ar šādā veidā mums vēlas kaut ko pateikt, lai gan patiesībā tā ir mūsu interpretācija, tā patiesībā ir mūsu pašu enerģija. Mēs tikai piedodam tām domām, tām lietām, kas ar mums notiek plusa vai mīnusa zīme. Patiesībā tās pašas bailes, viņas jau nav sliktas, tās pašas bailes, patiesībā viņas ir arī labas, un tas ir tas, ko mēs darīsim arī rudens nodarbībā. Mēs iesim iekšā, un katrs pastrādās ar saviem demoniem, un mums būs mazās grupas, kad mēs viens otram palīdzēsim tikt ar to vaļā. Un tagad ir stāsts par komunikāciju, komunikācijā, dēmoni saskarsmē ar biznesa klientiem, un ielieciet komentārā, ka jums arī dēmoni ir eksistē, un jūs sapratat, par ko un tās šobrīd runā. Ja tas tā ir, ielieciet čiksīti, mēs dodamies tālāk. Un tā ir tāda patiesība, draugi, ka 90% no biznesa panākumiem ir tavs iekšējais dialogs. Nevis tavs biznesa plāns, nevis tavs produkts, nevis tavs superīgā ideja, bet tava saruna ar sevi. Mērķiecīga, strukturēta, loģiska saruna ar saviem demoniem, ar savu ar iekšējiem gremliniem, un ļoti bieži mēs to novērtējam par zemu, mēs kaut kur bliežam, mēs kaut kur biznesa inkubatorā zīmējam, liekam kopā, pērkam dažādus instrumentus, tad aizmirstam, ka patiesībā nekas no tā nestrādā, kamēr mēs nesākam runāt ar sevi. Un tad ir tāda alfa omega stratēģija, omega patiesībā ir pirmā nozīmē atbrīvot ceļu. Un tad arī pārdošanā mēs to izmantojam, atbrīvo vienkārši ceļu saviem mērķiem, savām idejām, savām vēlmēm, un tad pieliec klāt, Ilona, tieši tā, dēmoni ir bailes, nepārliecinātība, un mums visiem ir sava veida bailes, mums visiem ir sava veida nepārliecinātība, bet tas ir tas, ko mums jāiemācās pirmkārt atzīt, hei, manējie ir šie, un nākamais solis ir iemācīties ar viņiem sarunāties, ja? Nepārliecinātība, hei, Ilona, tu esi pirmā, kas uzrakstīja šobrīd, kas uzrakstīja šajā čatā. Tas nozīmē, hei, lielisks sākums, man patīk tava pārliecinātība, ka tu uzdrošinies nākt šeit runāt, ierakstīt un dalīties pieredzē. Tas, manuprāt, ir fantastiski, un bailes arī ir resursi, ar ko mēs sadraudzējamies. Tāpēc ir tāda zinātne neirolingvistiskā programmēšana, kur mēs iemācāmies pārprogrammēt savus dēmonus, mēs iemācāmies saprasties, mēs iemācāmies pārraut paternus, domāšanas modeļus, kas vairs nesniedz rezultātu, un tad nomainīt viņus pret citiem. Ja? Un tāpēc arī 90% jauno uzņēmēju bankrotē. Vienkārši tāda ir statistika. No 10 uzņēmumiem bankrotē 9. Viens izdzīvo.
Un izdzīvot tas, kurš ir iemācījies patiesībā nevis uztaisīt labāku biznesa plānu, bet iemācījies labāk sarunāties ar saviem demoniem, labāk pieņemt labākus lēmumus, domāt labākas domas, labāk strukturēt savu ikdienu, labāk saprasties ar pasauli, ar sevi, ar saviem kolēģiem, analizēt informāciju. Tas viss ir stāsts par iekšējo dialogu, nevis par labāku biznesa plānu. Un es nezinu, kāpēc to nemāca biznesa inkubatoros un biznesa augstskolās sarunāties ar demoniem. Manuprāt, tā ir pirmā lieta, ar ko jāsāk darīt. Tā kā biznesa inkubatoru kolēģi, ielieciet iekšā un pieaiciniet un tālu sarunas ar demoniem. Fantastiski lieta, gribi gūt rezultātu. Tas ir treniņš, kas tev ir jāiziet vispirms. Aiziet, ejam tālāk, ejam uz priekšu, tātad skatieties. Kur ir viena liela saruna ar demoniem. Un ļoti bieži mums ir galvā tas doma, jā, bet es neesmu, tas man ir kolēģi teikuši, kad es saku, hei, man ir priekšlikums, tev vajadzētu tagad tiešraidē pastāstīt, kas tu tāds esi un ko tu dari. Cilvēki grib dzirdēt tavu stāstu, un tad uzņēmējs saka, jā, bet es neesmu tas Holivudas tips, un es nerunāšu. Un patiesībā šeit demons to pārņem, to tavu realitāti, bet kur ir čalis? Un tā ir fantastiska patiesība. Tev nav jābūt gudrākajiem, seksīgākajiem, bagātākajiem vai vēl kā savādāk īpašākiem. Tev vienkārši jābūt fucking pārliecinātām. Un tā pārliecinātība rodas patiesībā, mēs viņu varam tā lēnām būvēt, bet mēs viņu varam vienkārši palaist vaļā roķeni. Vienā brīdī mēs palaižam vaļā to roķeni, kas ir nolaista, un hei, un mēs iemācāmies pārvērst nepārliecinātību par interesi. Es neesmu par sevi pārliecināts, un tad tagad tu padomā par cilvēkiem, kas kaut ko dzīvē ir izdarījuši. Viņi jau var nezināja, vai viņiem sanāks pa lielām. Viņi tikai ticēja. Neviens, tas, kurš izgudro elektrisko spuldzīti, pēkšņi izkrīt no galvas. Tas čalis, kas izgudro elektriskās spuldzīti, 1000 reizes viņš mēģināja, un viņam nesanāca. 1000 reizes viņam bija fuck-ups. Bet tas, ko viņš ierakstīja citātā, hei, kolēģi, draugi, pasaulē, lieliskas ziņas, es esmu atradis 1000 veidus, kā nevajag taisīt elektrisko spuldzīti. un 1001. viņš uzražoja spuldzīti. Tā aizmirsu. Tomas, vai, man liekas, kolēģi ierakstīja čatā, kurš izgudroja elektrību, un Edis ir lieliski perfekti. Jā, žetons. Edisons teica, 1000 reizes es esmu iemācījies, kā nedarīt, jā, un viena reize kā darīt. Un tas ir stāsts par to, par fucking pārliecināt. Tā ir tā biznesa uzņēmēja domāšana. Un tās pirmās reizes patiesībā nav paredzētas, lai sanāktu. Pirmās reizes ir paredzētas, es jau 15 atkārtot, lai dabūtu pa seju ar slapju lupatu, lai tavs demons atnāk pie tevīm tādā brīdī, kad tev nesanāk, un tad jūs sākat sarunāties. Ok, ejam tālāk. Mājas darbi. Tie kolēģi, kas vēlas pelnīt naudu, kas vēlas veidot savu biznesu, kam jau ir savs biznes, mēs saprotam, ka tu netiec tālāk, kamēr tu neesi izpildījis mājas darbus. Un tur ir saraksts ar fundamentāliem mājas darbiem, kas vienkārši ir must have. Ja tu tos neesi izdarījis, tad aizmirsti. Tur nav paredzēts rezultāti, tāpēc vienkārši ejam klāt un izpildām savus mājas darbus. Tos neviens nevar izpildīt tavā vietā. Tie ir tavējie. Tie atkal ir daļa no taviem demoniem mājas darbi. Tavi mājas darbi. Ja? Ar ko es ar to domāju? Viens no mājas darbiem ir, piemēram, šis. Ja tu esi uzņēmējs, no way. Tev ir jāpaņem papīra lapa un jāuzraksta saraksts un jāuzraksta atbildes uz visiem jautājumiem, ko tu šeit redzi. Un tev tas ir jāizdara, tāpēc, ka cilvēki tur ārā, cilvēki, kuriem tu gribēsi kaut ko pārdot, cilvēki, ar kuriem tu gribēsi sadarboties, viņi šo gribēs zināt.
Viņi gribēs dzirdēt un saprast, kas tu tāds esi, ko tieši tu dari, kāpēc tu dari to, ko tu dari, kas ir tavi klienti, kādas problēmas tu viņiem palīdz atrisināt, kādus mērķus tu viņiem palīdz sasniegt, kādā veidā tas notiek, kādā veidā tu nodrošini to rezultātu, kā tieši tu vari to pierādīt, prove it, cipariem atsauksmi, kādā veidā, kāpēc tavs sniegums ir tik īpašs, kas ir tāds savādāks tajā, ko tu dari, cik ir daudz mīlestības tajā, ko tu dari. Show me your love, parādi mīlestību. Visbeidzot, kā ar tevi var sazināties. Šie ir tavi mājasdarbi, tie ir jautājumi, teikumi, kuriem ir jābūt 100% pierakstītiem, un tā ir saskarsme, šī ir komunikācija. Tad, kad tu raksti ierakstus sociālos tīklos, vai tu komunicē ar biznesa partneriem, vai uzstājies konferencē, tas ir tas, ko viņi no tevis sagaida. Tās ir lietas, kuras tad, kad viņas ir izdarītas, tu vari likt iekšā pa gabaliņiem, tu vari vai strukturēt, taisīt video no tā visa, vai kā savādāk. Šī ir tā uzņēmēja vizītkarte. Viss, pa lielam, šī ir tā galvenā struktūra, ko mums ir jāiemācās izdarīt tādā komunikācijas līmenī. Ielieciet, kolēģi, ka tie kas piekrīt, kad saprotat, kas te ir sarakstīts un cik tas patiesībā ir svarīgi. Un mēs pa to laiku dodamies tālāk. Nākamā patiesība, tā saucamais uzmanības fokus, ko mums ir, ja mēs runājam par biznesa komunikāciju, ir jāņem vērā. Stāsts ir vienmēr par to, ka stāsts nekad nav par tevi. Ja tu gribi kādam kaut ko pārdot vai tu gribi veidot biznesu, stāsts vienmēr ir par viņiem. Tu uztaisīsi mājas darbu un tu runāsi ar klientiem par klientiem. Nevis tu ieies kādā mājaslapā un tur ir babāts pirmais, ko tu redzi. Mēs esam labākie, mēs esam šeit 15, mēs varam, viss, ko tu redzi, ir par mums. Un tā ir problēma. Ja tu ieej kādā vietnē un viss, ko tu redzi, mēs superīgie, mēs šitādi mūsu problēma. Autopilotāte šeit ir problēma. Šeit ir pilns ar demoniem. Tad tie cilvēki otrā pusē runā ar sevi par sevi. Bet cilvēks ieejot kādā vietnē, viņš grib redzēt, ka viņu šeit, ar viņu kāds runā. Saruna sākas ar cilvēku, kurš atnāca uz vietni. Nevis tu atnāci izlasīt, cik tie čaļi ir kruti, bet tu atnāci saprast, vai tas, uz kurien tu atnāci, tev kaut kādā veidā var atrisināt kādu tavu problēmu vai palīdzēt sasniegt kādu mērķi. Sapratāt to domu, kolēģi. Un tā jau ir viena liela globāla, man liekas, problēma, kad cilvēki uzņēmēji taisa, raksta informāciju par sevi, runā paši ar sevi. Nevis pagriežas uzmanības fokusu no klienta puses. Ja? Skatieties no klienta puses. Mēs šodien runājam par komunikāciju un saskarsmi. Mēs iesim uz priekšu, mums ir vēl interesanti, bet šis ir arī tāds uzmanības fokusa demons. Mēs kaut kā ļoti bieži aizraujamies ar sevis promotēšanu, nevis ar savu klientu problēmu un mērķu sasniegšanu. Nākamais, kolēģi, šī ir atkal viena interesanta lieta, ko mums jāspēr. Mēs šobrīd ejam tādā sadaļā biznesa komunikācija, kā efektīvāk, kā praktiskāk, kā vērtīgāk veidot saskarsmi komunikāciju. Un viena lieta, ko mums ir jāspēr, pirms mēs to sākam darīt, ko es gribu, kādu rezultātu es šobrīd sagaidu. Ja, piemēram, šobrīd mēs ar jums sarunājamies, šobrīd es esmu uztaisījis tiešraidi. Tas, ko es sagaidu, ja, man ir konkrēts mērķis, ko es sagaidu no šīs sarunas. Punkts viens, es vēlos ar jums vienkārši tādu interaktīvu saskarsmi. Man ir svarīgi vienkārši nākt pie jums un dalīties savās domās, savā pieredzē, dot vērtīgākās lietas. Tas ir pirmais, man patīk. man gribas ar jums parunāties, tas ir pirmais mērķis, un otrais mērķis ļoti iespējams, ka mēs tiksimies rudenī, tāpēc, ka šīs lietas kāds no jums gribēs iet dziļāk un sasniegt vairāk. Lūk, tātad, un skatieties, šīs ir viens piemērs par to, tad, kad tu kaut ko ieraksti Facebookā, vai tad, kad tu ieliec kādu ziņu, vai tu ieliec reklāmu, pirmais uzdevums ir
ko es gribu panākt, kādu atbildes reakciju. Komunikācijas vērtība nav tajā, ko tu pasaki. Komunikācijas vērtība ir tajā, kas notiek tālāk. Šeit, piemēram, es ielicu tādu ierakstu citātu, ja neviens nav kļuvis bagāts strādājot no 9 līdz 5. Ja, un atkal es ieliku zinot, ka šis ir mazliet trikī teikums. Es ieliku tāpēc, ka es zinu, ka šis teikums radīs diskusijas. Tur būs maz cepiens, tur būs un paskaties, tur ir cik, tur ir kaut kādi, tagad neredzu priekšā, tur ir kaut kādi ap 1000 komentāri, 1000 laiki, 500 šāres. Tas ir tas, kas tas nozīmē nākamais solis. Ja? Un nevienmēr tu tā kā glaudi pa spalvai. Reizēm ir svarīgi iedot kaut ko, kas ir neviennozīmīgs. Un tas patiesībā aiziet tautās, tas aiziet tālāk un cilvēki dalās un diskutē. Un tā tas notiek. Tā kā mans ieteikums, esiet gana drosmīgi, lai runātu par lietām, kas nav viennozīmīgas, lai runātu par lietām, kas ir diskusijas vērtas. Tā kā mans ieteikums, komunikācijas atbildes reakcija. Protams, kolēģi, kādā reizē es uzrakstīšu, varbūt uztaisīsim tiešraidi par to, kā nedarīt. Ja mēs runājam par ietekmīgu, rezultatīvu komunikāciju, ļoti iespējams, ka mana saruna ar dēmoniem arī notiek paralēli, un mans dēmons saka, Edgar, davai ieliet šito teikumu, davai pasaki, Latvijas sakot, mans dēmons tā vietā, lai paklusētu. Iespējams, man nevajadzēja kādreiz teikt, ielikt uzņēmumu sarakstu, kas sponsorē Krievu, piemēram, kas pelna naudu Krievijā uz šobrīd Ukrainas kara rēķinu. Varbūt man to nevajadzēja darīt, bet es to izdarīju, tur bija sarakstā. Varbūt man nevajadzēja teikt, paust savu viedokli par Covidu vai par politiku. Ļoti iespējams, tāpēc bet tie ir atkal mani dēmoni, kas runā. Un tas kaut kādā veidā, jā, varbūt, kad par to ir vērts padomāt, bet mums nevienam, kā teikt, nav bez tarakāniem, jā, ejam tālāk. Bet ideja ir tāda neviennozīmīga komunikācija. Ja tu glaudi pa spalvai, tad ir problēma. Ja tu runā ar sevi par sevi, cik tu esi skaists un balts un pulkains, tad tu neesi interesants. Ja, un tas ir svarīgi. Tas ir tas, ko es teicu. Nevis, ko tu saki, bet kas notiek pēc tam. Ja tu gribi, kā jau teicu, lai ir laiki, šāres un komentāri, tad acīm redzot, tev jābūt drosmīgam un jārunā par kaut ko vairāk nekā par sava produkta priekšrocībām. Ja? Labi. Vēl viena lieta, ko kolēģi mums jāsaprot, ļoti bieži mēs runājam ar nepareizajiem. Ļoti bieži mēs gribam krējumu. Mēs ieliekam reklāmu ar domu tādu, hei, pērciet. Un neatkarīgi no tā, ko mēs piedāvājam vai pārdodam, tur ir šī lieliskā piramīda. Man te daži cipari pazuduši, bet lietas būtība tas nemaina. Tikai 3% no populācijas meklē to, ko mēs pārdodam un ir gatavi pirkt. 3% no mūsu klientiem ir gatavi izvilkt maku un samaksāt. 7% meklē to risinājumu, bet vēl nav gatavi samaksāt. 10% pēc būtības ir tas ļoti bieži ir tas mērķa segments, uz ko mēs, nezinu kāpēc, visi saliekam akcentus. Un tur ir tā milzīgā konkurence, un tur ir tie 10%, bet patiesībā lielā masa, lielā peļņa vai lielais biznes ir apakšā. 90% no mūsu mērķa klientiem ir apakšā. Viņi vēl lēnām top par mūsu klientiem. Viņiem vēl nevajag, viņi vēl nesaprot, viņi lēnām, ar viņiem jābūt sarunai. Tā ir tā ilgtermiņa komunikācija, strukturētā komunikācija. Tev patiesībā jāsāk runāt jau laicīgi ar viņiem, un lēnām jāpalīdz viņiem augt kopā ar tevi.
Ja, ļoti svarīgs slaids, ja, ļoti bieži mēs gribam uzreiz un tagad, un esam saskumuši, ka mums tagad uzreiz un tagad nekas nenotiek. Ja, bet ejam, domājam strateģiski, domājam ilgtermiņā. 90% no mūsu darījumiem ir apakšā ar cilvēkiem, kuriem šobrīd vēl nevajag, bet mēs sākam ar viņiem komunicēt. Veidot attiecības un radīt interesi vērtību. Nākamā komunikācijas patiesība, draugi. Ja jūsu produkts ir saprotams kā 3 rubļi, ja jūs pārdodat zāģu skaidu briketes un jums vienīgais, ko jūs piedāvājat, ir zemāka cena, tad jums vajag e-veikalu. Vienkārši vietu, kur atprečot. Ja, un tagad digitālā laikmetā ir daudz vietņu, kur uztaisīt e-veikalu un ielikt. Tu vari nopirkt Temu kaut kādu vagonu ar lētām mantām, uztaisīt e-veikalu un to lētās mantas tur iebāzt iekšā un pārdot dārgāk e-veikals. Bet tiklīdz tavam produktam ir kāda pievienotā vērtība, tiklīdz tev ir jārunā, jāstāsta, jāskaidro, kāpēc tas strādā šādi, kas tas tāds patiesībā ir, kādā veidā mēs sasniedzam to rezultātu, tad ir stāsts par pārdošanas tuneli. Tas nozīmē, ka mūsu komunikācija notiek tālāk jau pat tādā formātā, kas sauc par pārdošanas tuneli. Jā, dzīvē tas izskatās apmēram šādi, ja, kad mēs esam tur, kur ir mūsu klienti, mēs esam tajos sociālajos tīklos, kur ir mūsu mērķi klienti, un tas, ko mēs darām, mēs patiesībā mērķiecīgi un selektīvi soli pa solītim aizvirzam visu satiksmi uz pārdošanas tuneli, kur tad arī notiek šī te lēmumu pieņemšana. Tā ir tā varbūt strateģiskā komunikācija ir šeit. Strateģiskā komunikācija ir šeit aizvirzīt klientus uz pārdošanas tuneli, punkts 1, un otrs ir palīdzēt viņiem atrisināt viņu problēmu un sasniegt viņu mērķi. Iespējams, tas nenotiks šajā reizē, iespējams, tas notiks pēc gada. Man ir apmācībās kolēģi pieteikušies, viņi saka, jā, zini, Edgar, es jau kā 3 gadi tev sekoju, un tagad ir tas brīdis, kad es beidzot esmu pieņēmis lēmumu, ok, jā, tā var būt, un tā patiesībā notiek, bet šis ir tas strateģiskais komunikācijas mērķis šeit, ja? Atkal, ja mēs runājam par to pašu pārdošanas tuneli, tad tā ir klasika, tā ir ABC, tās ir 5 emocijas, kuras mēs saviem klientiem radām. Uzmanība, interese, pārliecība, vēlme un rīcība. Un tas nenotiks vienā reizē, tas notiks kaut kādā laika posmā, un ja tu to neizdarīsi, tad tev nav naudas. Bet ja tu to izdari, tad tev ir iespēja, kad klients izvilks maku un samaksās. Ja? Tātad šī ir tā komunikācijas formula, ko mēs tur ieliekam iekšā. Labi. Šeit ir pārdošanas tunelis, kā teicu, un mēs jau iepriekš runājām, you are just one funnel away. Tu esi tikai viena tuneļa attālumā. Paskatieties, mēs iepriekšējās manos ierakstos, mēs par to runājām, bet tā kā atceraties, ka ja jūs kaut ko gribat pārdot, un jūsu produkts, vienīgais, ko jūs tur varat akcentēt, ir zemāka cena, aleluja, aiziet Shopifyā, vienalga, kur uztaisiet e-veikalu un dzīvojiet laimīgi. Bet tiklīdz jūs radat kaut ko ar vērtību, tā automātiski būvējiet pārdošanas tuneli un sākat sarunu soli pa solītim lēnām būvējiet šo strateģisko platformu. Ja, kolēģi, tā ir lieliski demo un audits saprast, kas ir kas un nedarīt to, ko nevajag un atrast pareizās lietas. Labi, nākamā lieta atkal tāds no komunikācijas viedokļa, no biznesa komunikācijas viedokļa, tad saskarsmes punkta audits, kas ir interesanti, redz, kur ir problēma. Mēs tajā pirmajā slaidā, ko es tur iedevu ar tiem 100 mākslīgā intelekta rīkiem, tur ir kādi 5, kas palīdz izzināt nišu, kas palīdz
konkurentus izanalizēt un kas palīdz izprast vispār nišas potenciālu. Tos instrumentus var lieliski izmantot, bet mēs nonākam vienalga pie šīs sadaļas. Tad, ja tev ir biznes, ja tu pelni naudu, tad klienti tevi atradīs sekojošos veidās. Viņi atradīs tevi iekš Google meklētāju, tad viņi uzrakstīs, kā salabot zobus vai kā izveidot savu biznesu. Un tur izliks ārā kaut kas, un ja tu būsi izveidojis to visu pareizi, salicis tur atslēgas vārds un tā tālāk, tad izliks tavējais kopā ar taviem konkurentiem. Ja? Tad Google meklētājs, tur arī tad ir savas zināšanas un instrumenti, intelekts tur var palīdzēt. Bet tā ir viena lieta. Viņš ierakstīs, un tu tur vai nu būsi, vai nebūsi. Viss. Nākamais, ko kādā veidā viņi tev atradīs, tu iemācīsies likt maksas reklāmas. Tātad tu uztaisīsi, tev būs Facebook konts un Google konts un kas tev vēl būs. Tātad, ja, YouTube konts, un tad tu uztaisīsi vēstījumu un samaksāsi par šo vēstījumu, notargetējot uz konkrētu vecumu auditoriju un tā tālāk. Maksas reklāmas. Tātad tev jāiemācās atrasties iekš Google, tev jābūt tam tunelim vai vietnei, un tev jāizdara tā, lai tevi atrod. Tad tev jāiemācās taisīt reklāmas. Atkal tur mēs mazliet par to parunāsim. Trešā lieta, kā tevi klienti atradīs, tu būsi aktīvs sociālajos tīklos. Tu būsi tas, kurš rakstīs, darīs, kurš liks ierakstus un cilvēki ar viņiem dalīsies. Nevis tu runāsi ar sevi par garlaicīgo kaut kādu savu realitāti, bet runāsi par klientiem svarīgām lietām, jūs diskutēsiet un tavi klienti sociālos tīklos gribēs dalīties ar šo saturu. Un tādā veidā viņi tevi atradīs, jo katram saturam apakšā būs links. Katram ierakstam tavā Facebookā apakšā būs aktīva saite uz pārdošanu uz tuneli, piemēram. Un ceturtā lieta, kā klienti atradīs, pateicoties citiem klientiem, pateicoties laimīgu klientu atsauksmēm, pateicoties taviem padarītiem darbiem. Šie ir 4 elementi vai 4 tādas bāzes koncepti, kur tev kā uzņēmējiem, jaunajiem uzņēmējiem, vecajiem uzņēmējiem, vienalga kādam uzņēmējiem, ir jābūt iekšā, jābūt pārstāvētam, tev jābūt šeit, tev jāsaštepselē Googles, tev jāmācās taisīt reklāmas un notargetēt pareizi, tev jāveido saturs un tev jāveido attiecības un jāpadara darbs lieliski, lai cilvēki dalītos. Viss tā ir komunikācija, tāda biznesa lielā, dziļā patiesība, un ja tu šito neesi sakārtojis, vai tu esi tikai vienā no šīm vietnēm, tad tev ir problēma. Tev vajadzētu būt visās 4. Man tāda sajūta. Labi, ejam tālāk. Dēr, kolēģi, ieliciet ķeksīti, ka tas, ko mēs šobrīd runājam, ir pa tēmu. Ja, un meklējiet savus dēmonus, meklējiet savus gremlinus, iekšējo dialogu, kas šobrīd runā kaut ko, tā kā padalāties par. Nākamais, tātad, ja mēs runājam par komunikāciju un ietekmīgu, rezultatīvu komunikāciju, tad nav labākā veida, kā veidot komunikāciju par stāstu stāstīšanu. Labāka, ietekmīgāka, jaudīgāka, tad stāsti ir top of the top. Stāsti, metaforas ir tas formāts, kas ir jaudīgākais koncepts ever. Nevis varbūt arī reklāmas vai vizuāls stāsts, varbūt video stāsts vai varbūt tekstuāls stāsts. Nav svarīgi, ka tur ir apakšā piedzīvojums, tur ir skripts, tur ir apakšā kaut kādas formulas, kuras ir jāsaprot un jāpieņem, piemēram. Ja mēs par to nodarbībās stāstam un runājam un daramies un būvējam un mēs piedarbinam intelektu, lai viņš mums palīdz būvēt stāstus un tā ir lieta, ko tu nevari noignorēt. Ja tu esi uzņēmējs vai zobārsts vai vienalga kāds tu šui kleitas,
tu vairs nevari atļauties tikai šūt kleitas. Tev ir jāšūj kleitas un jāmāk stāstīt stāstus. Ja es šūtu, piemēram, kleitas vai labot apavus, es nopirku trīkājīt, noliktu savu iPhone, ieslēgtu tiešraidē un es teiktu, es būšu apavu meistars, un tad es teiktu, hei, skatieties, cienīties, kādu man šodien atnesa lieliskas kurpes kundze, nu pat kā, un redziet, šeit ir defekts papēdī, un kas man visvairāk patīk šādos apavos, man patīk, kā tie apavi transformējas, man patīk redzēt, kā atnes apavu beigtu, un man patīk atdot atpakaļ apavu salabotu, un man patīk skatīties un vērot cilvēkus, kā mainās viņu emocijas, kad viņi saņem atpakaļ savu salaboto apavu. Šis ir stāsts, sava veida storijas. Tā es būtu apavu meistars, es labotu apavu šādi. Ja, un es rādītu, un es ieliktu Facebookā pirms un pēc sliktais apavs, labais apavs, pa vidu 30 minūtes un ceņiks apakšā un links aktīva saites zvani. Ja, ir der, kolēģi, un ja es ceptu, piemēram, kliņģerus, es darītu tieši tāpat. Es noliktu YouTube, es uztaicītu, hei, skatieties, kliņģers taps, kur ir milti, kur olas, kur es saīsināšu, ja, tad pagaidām es te darbojos, man aizņem stundu, bet mēs uztaicīsim, 3 minūtes, un tad skatieties, kā tas notiek. Šī ir komunikācija, cilvēki grib redzēt cilvēku, kurš dara. Nevis runā, nevis stāsta par kaut ko, bet runā un dara, un rāda un skaidro un piedalās. Ieliciet, kolēģi, ka notvērā to vaibu, kā tagad moderni. Ja, šī ir tā ietekmīgā komunikācija, nevis tu stāsti vai vispār nestāsti, bet tu esi apavu meistars, kurš atpavu meistars trīpiņš YouTubers, vai ne? Vai restorāna īpašnieks YouTubers, vai zobārsts trīpiņa YouTubers, un tu vairs nevar atļauties būt tikai zobārsts un nerunāt. Tad tev ir problēma. Blakus ir zobārsts YouTubers, un viņš varbūt nav tik labs zobārsts kā tu, bet viņš ir labāks, viņš labāk māk izstāstīt un iedvesmot un izskaidrot un parādīt un visu, un viņam ir vairāk naudas un vairāk klientu nekā tev, kurš ir super labs, bet nerunā. Make sense? Ejam tālāk. Kur, Ligita, mums ir patiesībā viena lieliska vietne, Facebookā tāda slepenā grupa vai zīle rokā, mums ir tikai 400 dalībnieki, un tur ir tāda ierobežota vietne, mēs meditējam un dalamies, un tur ir stāsti, tur ir arī mūsu stāsti, ko kolēģi no iepriekšējām nodarbībām ir sarakstījuši, un Ligitas lieliskais stāsts par fotogrāfa pasauli šajā mākslīgā intelekta laikmetā, un atkal tu ieliec savas emocijas, tu ieliec savu mīlestību, tu ieliec savu darbu stāstā, hei, un cilvēkiem tu patīc caur to. Tu vairs neesi tikai fotogrāfs, tu esi fotogrāfs, storytellers, fotogrāfs ar vērtību, pievienotā vērtību, kurš runā, dalās pieredzē un veido saikni ar saviem klientiem caur stāstiem, ne tikai caur attēliem, bet arī caur tekstu. Dar, kolēģi. Un nav svarīgi, ko tu dari, svarīgi ir, kādi ir tavi stāsti, kādi ir tavi vēstījumi, kādā veidā tu parādi to. Patiesībā atcerieties tā vizītkārta mūsu pirmajos slaidos, kas tu tāds esi, ko tu dari, kādā veidā tu palīdzi atrisināt cilvēkiem problēmas un sasniegt viņu mērķi. Te viņš ir, te ir tās sausās racionālās lietas, piemēram, šajā lieliskajā stāstā. Ja ieliciet, kolēģi, ka jums tikpat ļoti patīk Ligitas stāsts kā man ķeksītis. Lieliski. Mēs ejam tālāk, bet šī ir tā ietekmīgā komunikācija un cīņa ar gremliniem, un tu var teikt, jā, bet Edgar, es neesmu nekāds rakstnieks, nekāds īpašais storytellers, tie ir tavi gremlini atkal, ja, kas šobrīd runā, un es tev teikšu, klausies, es tevi saprotu.
Par storytelleru nepiedzimst. Par storytelleru mēs mācāmies nodarbībās, un mēs vienkārši paskatāmies, kāds ir patērns, kādas ir formulas, ko mēs saliekam kopā, un tev tikai atliek ierakstīt Edgars Untāls biznesa treneris un pielāgot savam profilam. Ejam tālāk. Copywriting, ja biznesa komunikācija, tāda reklāma veidošana, satura veidošana, stāsts ir storytellers, tur ir savas zināšanas, tur ir savi noteikumi apakšā. Rakstītajam tekstam, jeb reklāma tekstam ir atkal savi noteikumi apakšā, un kas ir interesanti, ja man prasa kāds, ar ko atšķirās sludinājums no reklāmas, ar ko kolēģi atšķirās sludinājums no reklāmas? Ieliciet tagad, kamēr tie, kas piedalās, ir sludinājums un ir reklāma. Varbūt nāk prātā idejas, ar ko sludinājums atšķirās. Kamēr jūs rakstat savu versiju, es teikšu, ka sludinājums no reklāmas atšķirās ar to, ka reklāmai apakšā ir struktūra, formula, vismaz 20 vai 25 pārbaudītas reklāmas, veidošanas, formulas, algoritmi, vispirms tas, pēc tam tas. Sludinājums jau arī tā kā domāts ir tā kā pārdot. Sludinājums jau arī ir ielikts, paskaties, SSA pārsvarā tur ir sludinājumi, bet reklāma nozīmē, hei, tur ir struktūra kaut kāds sludinājums, tu sludini kaut ko, bet reklāma tur apakšā ir apakšā formulas, vismaz 20 dažādi algoritmi, kā strukturēt savu reklāmas vēstījumu. Jā, tur ir un tur apakšā, un labā ziņa, ka tev nav jāizgudro velosipēds, tu vari paņemt savu mesiģu, savu ziņu un uztaisīt 25 dažādas versijas tai ziņai, ieliekot 25 dažādas formulas, un tu vari paprasīt intelektam, lai viņš tev uztaisa. Jā, vispirms uzģenerē bāzes tekstu, un tālāk tu uztaisi 25 reklāmas ar 25 formulām apakšā. Un tad tu redzi, kā tā pasaule mainās. Jā, un šeit ir sveiciens Erikam, ja jūs man jautājat, kur es esmu mācījies reklāmu gudrības, tad viena no lietām pie Erika, mums arī kādu laiku apakaļ bija kādi 4 nodarbību cikli, reklāma, mārketings, komunikācija un tā tālāk, tā kā fantastiskas lietas, ko es iemācījies no viņa. Un plus arī savā realitātē. Bet ideja ir tāda, mēs visi esam reklāmisti, tiklīdz mēs tiekam vaļā no saviem gremliniem, ka mēs tādi neesam. Mēs visi esam radoši, kreatīvi, tikai mums reizēm ir norauta roķene. Mēs palaižam vaļā rokas bremzi un kļūstam par reklāmistiem. Bet tālāk mēs saprotam, ko mēs darām, mēs saprotam, ko mēs gribam pateikt un kādā veidā mēs to darām. 25 formulas. Nākamā lieta tad diezgan ātri, sociāla komunikācija, tad mēs runājam par gremliniem un sociāla komunikāciju, tad jā, kā jau es teicu, droši vien es kaut kur arī savā komunikācijā sociālos, varbūt es pāršāvis pār strīpu, bet tāpēc es saku dēmoni no mums visiem ir reizēm, dēmonis saka, ieliec, lai gan otrā pusē balss saka, bet varbūt labāk paklusēt. Dēmonis saka, nē, ieliec vienalga, un tu ņem un ieliec, un tu saproti, ka varbūt labāk nevajadzēja, bet tāda ir tā dzīve, tāda ir tā realitāte. Un sociāla komunikācija patiesībā, šī ir viena lieliska patiesība, vienkārši stāsts ir par to, ka tu nevari nerunāt. Ja tu esi uzņēmējs, vai tu esi, kā teica, apbalmeistars, vai tev ir restorāns, tev ir jārunā, tev ir jāgrib, jāmāk un jāiet pie pasaules, jāiet pie saviem mērķi klientiem un jādalās informācija, jārunā ar viņiem. Bet tas, kas ir svarīgi saprast, tad, kad nav stāsts, ka tu vienkārši runā. Stāsts ir par to, ka tu runā ar kādu noteiktu mērķi. Jā, tev ir
nezinu, tev ir izveidot pārdošanas tuneļi vienam vai otram vai trešam produktam vai pakalpojumam, tev ir svarīgi, tev ir kāds pasākums, uz ko tu gribi uzaicināt viesus, vai tev ir kāda recepte restorānā, ar ko tu gribi padalīties. Un te ir svarīgi atcerēties, ka tu nerunā par sevi, aizmirsti par sevi. Tu neesi pirmais sarakstā. Pirmais ir viņi. Tu runā ar viņiem par viņiem, un tad viņi grib dzirdēt, kas tev ir sakāms. Ja? Tā ir ļoti fundamentāla kļūda. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, kas ir tā fundamentālā kļūda ļoti bieži sociālos tīklos. Es redzu, ir ieraksts, ir uzrakstīts ok, bet tālāk nav ask for sale. Tālāk nenotiek nekas. Katram ierakstam ir jābūt ar kaut kādu aicinājumu. Aicinājums ieskaties, nezinu, un saite, klikšķis tālāk. Tā ir izmesta nauda, ja tu esi kaut ko uzrakstījis un apakšā nav aicinājums rīkoties un nav saite, kur noklikšķināt, izmesta nauda. Katrs ieraksts beidzās ar tiekamies nākamnedēļ, kur ir mana vietne vai iegādājies produktu, tiekamies rudenī vietne, ja tad aicinājums rīkoties, draugi, skatieties. Šāda jāizskatās ietekmīgai komunikācijai sociālos tīklos. Tur vienmēr ir kaut kāda ziņa, un apakšā ir action, ask for sale, un man žēl noskatīties, kad ir sarunas, kur nezinu, ko tālāk man darīt, ko man darīt, jā, es gribētu šitā, man šitas patiktu, bet tad man ir jāiet un jāmeklē, jāmakarējās un jādomā, kā es šito varu nopirkt, kas man jādara, un tā ir problēma. Call to action, ask for sale, jā, tieši tā, un ļoti bieži trūkst finiša. Mēs esam izdarījuši gandrīz visu, bet finiša trūkst. Finiša nozīmē aicinājums rīkoties un aktīva saite. Ietetovējiet, aicinājums rīkoties un aktīva saite. Jā, lieliski. Tad viss notiek. Personīgais zīmols, tas esmu es, kolēģi. Kāds esmu, tāds esmu, kā teikt, cīnos ar saviem gremliniem un, kā jau teicu, spodrinu savas labās puses, rakstu stāstus, būvēju pārdošanas tuneļus, grāmata drīz būs, mana lieta ir pārdošana, pārdošanas skripti, zvans pa telefonu, tikšanās klātienē, komunikāciju veikalā, ideāli. Tas ir tas, kur jūs varat mani, kā teikt, noķert, un es ar prieku jums pateicu, tā ir mana realitāte. Bet tas, ko es gribētu pateikt par mums visiem kopā, neatkarīgi vai tu strādā pie sava zīmola vai nestrādā, tu vienalga piedalies. Ja tu esi, nezinu, algots darbinieks, kā grāmatvedis, vienalga tu esi grāmatvedis strīpiņa zīmols. Kāds tu esi, tas, ko tu dari, tava attieksme, tavi darbi, tavi solījumi, tavas sāpīgā pieredze, tava piecelšanās, tu esi zīmols, ik viens no mums ir. Un paturiet to prātā, un ļoti bieži, kad es runāju, piemēram, biznesa inkubatorā ar jaunajiem uzņēmējiem, viņi tur būvē savas stratēģijas, un viņi visbiežāk grib ātru naudu, viņi negrib ilgi gaidīt, bet es saku, tur ir problēma. Tu neesi zīmols, arī tad, ja tavs produkts iespējams ir superīgs un tā tālāk, tas iet kopā ar uzņēmuma zīmolu un ar tavu personīgo zīmolu. Cilvēki to meklē, un viņi grib zināt, viņi meklē autoritāti, viņi meklē pārliecību, viņi meklē rezultātu un garantijas, un to principā var sniegt tikai zīmols. Ja? Labi. Nākamā lieta ir siltums. Tā ir vēl viena lieta, ko mēs varbūt par maz novērtējam savā komunikācijā ar ārpasauli, bet tas ir tas, ko mēs šobrīd arī darām. Es ceru, es nāku pie jums ar mīlestību, dalos pieredzē, dalos priekā, dalos ar vērtībā, dalos siltumā, un
Redz, ko, piemēram, kā vēl es dalos siltumā. Mums, piemēram, otrdienās, piemēram, maniem klientiem, kas ir bijuši pie maniem uz apmācību, maniem draugiem un partneriem, otrdienas ir mīlestības dienas, draudzības dienas. Otrdienas, jebkurš no viņiem var ielikt savu vēstījumu manā eksperta lapā. Man šobrīd ir tur, nezinu, 26, 7 tūkstoši sekotāji. Ja jūs esat bijis pie manīm, dodat man saturu otrdienās, tas neko nemaksā, atsūtiet man e-pastā, es ielieku, un jūs saņemat bezmaksas iespēju nodot savu ziņu. Otra lieta, kur ir mums tā slepenā grupa vai zīle rokā, kā ir dalos mīlestībā, tā ir arī tāds car-sharing, kad mēs mainamies ar automašīnām un tā tālāk, tad mums ir bibliotēka, mums ir vietne, tur ir vairāk kā apmēram 400 grāmatas, kur mēs dalamies, mēs liekam iekšā, lasām PDF formātā grāmatas, un tur ir apmēram kā 10 000 eiro vērtībā, ne tikai grāmatas, dažādi treniņi, dažādi resursi, fantastisks mīlestības komuna resursu. Tā dalamies mīlestībā, dodam cilvēkiem vērtību, un tad vienā brīdī viņi pateiks paldies un gribēs par to samaksāt. Cilvēki pērk no cilvēkiem arī digitālajā laikmetā. Atcerieties, tu nevari būt zobārsts un nerunāt, vai tu nevari būt apavu meistars un tikai sēdēt savā nojumītē un klapēt. Tev ir jānopērk trīkājītis un jāiemācās teikt, hei, pasaulē, Edgars Untāls, apavu meistars, es atrodos Rūpniecības ielā LV lielveikalā, skatieties, kas mums ir šodien, un skatieties, bija šitā un tagad ir tā, un vispār man patīk mans darbs. Mans tēvs bija kurpnieks, un es tagad arī esmu kurpnieks, un mans dēls arī būs kurpnieks, un tāpēc nāciet pie manis, es parūpēšos, lai jūs aiziet no šejienes labāk nekā atnācāt. Ja jūs atnācāt ar problēmu, tad jūs aiziesiet ar risinājumu. Mans Edgars Untāls atrodas laboja apavus. Kolēģi, cilvēki pērk no cilvēkiem, viņi meklē dzīvu, saikni, īstu mīlestību, konkrētas pārbaudītas lietas, kur cilvēks ir klāt. Un ja nav cilvēka, tad sākas kašķis par zemāko cenu. Tas ir tas, ko es gribētu teikt. Ja nav cilvēka tur un nav storija, tad klienti paliek kašķīgi, viņi meklē zemāko cenu, un mums taču nevajag zemāko cenu, pareizi. Nu ko, draugi, kur mēs, kā jau teicu, draugi, tiekamies rudenī. Šī ir tikai viena lieta, šī ir tikai tāda ieskats tajā, ko mēs darīsim. Mēs rudenī sēžam mazajās grupās, tur ir 5. septembrī sākam un ejam cauri 14 vakari par līderību, par lēmumu pieņemšanu, par gremliniem. Mēs raujam jumtu un meditējam un NLP tehnikas un plānojam un strādājam uz rezultātu un 2+1 un plus jūs bonusā saņemat otru treniņu, kas sāks pēc tam par intelektu, mākslīgiem intelekta rīkiem. Atkal Untāls jūs aicina apgūt ne tikai domāt, bet arī rīkus, tad, kad mēs esam iemācījušies efektīvi domāt. Paldies, ka atnācāt. Tiekamies. Šī bija 4. sērija. Mums ir mēs vēl tiksimies, bet, manuprāt, ielieciet, kolēģi, kamēr mēs vēl esam šeit, kas tad varbūt likās vērtīgākais vai svarīgākais šajā īsajā mūsu satikšanās reizē. No savas puses gribētu teikt, ka gremlini ir īsti, ar viņiem ir jārunā, jāsaprotās, un tas ir svarīgākais uzdevums gan uzņēmējam, gan arī nezinu, vienalga, ko mēs darām, iekšējais dialogs, viņš tur ir vienmēr, un jautājums, ko mēs ar to darām un kā mēs iemācāmies ar to sarunāties. Nu ko, paldies, ka atnācāt, lai visi jums labi, tiekamies Facebookā, nodarbībās un vēl saslēgsimies. Čau!